viņi tur taisa ciet. Kādā laikā. Tā izskatās, ka viņi taisa ciet. Mums tagad ir jāiet šeit. Augšā, jā. Augšā, jā. Un neko darīt, te ir... Jā, ejam pa trešo malu. Bet te pārsvarā nav te nekur. Te vienkārši pa malu jāiet. Jā, tā arī ir, jā. Dīvaini kaut kā. Neļauj. Šitas arī grib apstāties. Jā. Kā viņi te baigi jāmāk nolikt mašīnu vispār. Pasies, kā ir braukuši arī, redzi? Jās. Šitā arī ir braukuši. Šitā arī ir braukuši pa malu. Mums te bija interesants ceļš pa... Pa kreis bija jāiet, ja? Jā. Nē. Jā, te bija pa to taciņu. Ne? Nu labi. Man liekas, Var ikāp jau augšā pa tādu šauru taciņu. Jā, es arī. Te jau tu te biji, ja? No, šeit jūs šodien nē. Jau paskaties, tie Tie paši čiekuri. tie čiekuri no tās tūjas izrādās. Nu jā? Tā ir no tūjas čekur. Jā. Tie to izčiekuri. Nu, ko jūs vēl dabūjāt apskatīt? Neko. Nē, jūs bijat pirms tam vēl kaut kur citur skatījāties. Jūs Nē, teicāt, ka mēs tā kā faktiski uz šeit nācām. Mēs gribējām, man sākumā uzrādīja kaut kādu tur strūklaku, svēto. Un tā kā mēs tur tā teikt jau bez mazai, pēc Googles tā kā jau bez mazai jau bijām diezgan tuvu, tad tur vispār aizgāja kaut kāda, privātās teritorijās kaut kā ļoti dīvaini. Un tā vispār pazuda uzraksts, ka tāda vispār strūklaka eksistē. varbūt viņu likvidēja. Es saprotu, ka tā bija vienkārši Tieši tajā brīdī viņu arī likvidēja. Nē, tas ir tā kā tuksnesīt, vai ejot tev mirāžu. Jā. Likās, ka bija kaut kas, bet beigās nav. Pēc šitām caurulēm zeltēm mums jāgriež iekšā. Jā, tas tik interesanti, ka šitā te tu ej. Tu pat nevar iedomāties, ka šeit var noiet lejā pa šajieni. Jā. Un tad mēs ejam te uz strūklaku, ja? Nē, uz ūdenskrituma kaskādes. Jā. Un tā vienkārši dīvaini. Ja tu redzi kādu cilvēku, sasveicinies noteikti. Bonjour. Jā, thanks. Bet, nu tā, koncepcija. Džeki, vai šito te šajā mājā, te pēc remonta. Šitā jau arī ritībā māja. Jā. Cik viņai varētu būt kaut kāda, nu arī tāds, es nezinu. Cilvēks laist puķītes augšā. Tas varbūt grūti pateikt, nezinu. Jā, gan jau viņai kāds 150 gadi. No turienes? Viņas jau šitā te pasies, viņas vienkārši ir augstniņas. Jā. Un te arī balkonijā koloniņām, nu, kaut kā tā. Nu vai nav skaisti? Arī te Emanuēla dzīvo. Varbūt tu gribēji apciemot? Emanuēl, tas jau vīrietis ir. Nē, Emanuēla ir... Emanuēl? Tev jāskatās 70. gadu kultu filmu, kas kaut kāds Emanuēls. Zini,
Tad laikam tas ir tāpat kā Aleksandrs. Tev jānoskatās, tā ir vienkārši 70. gadu, nu tā ir, tur ir holandiešu aktrise tāda Kristela, Silvija Kristela. Holandiešu aktrise, nu tā, man teikt, seksuāli, tā lai zēr. Zvaigzne. Nu tā, Zvaigzne, jā. Jā. Viņa ir Emanuēla tajā? Viņa tā ir Emanuēla, tā arī Es vienkārši zinu, man, es basketbols skatos, un tur ir arī Emanuēla. Ne, nu var jau droši vien kā vīriešu vārds arī būt. Protams, ka vīriešu vārds arī ir Emanuēls. Melnais, tur bija, nezinu, kaut kāda vieta. Nekur vecīši patsut. Jā, šitas ir petanga. Jā, viņi visur ir tie petangi. Viņiem nacionālās sacensības arī ir. Tieši petangā nacionālās sacensības. Senioru grupas, junioru Ka grupas. viņi te viens otru nenosita ar tām bumbām. Viņa mēģina viņu. Tā bumba ir 700 gramu smaga. Normāli lodi, no? Tā vispār, kā mēs teicu, Tas nav cita ceļa. nav? Nē, cita ceļa nav. Kā baigi? Zini kā, mēs Te varam... augšā ir. Nav. Mēs varbūt varam riskēt. Tur no tā ūdens krituma, tur aizgāja lejā tādā serpentīnā. Nu, tāda normāla celiņa. Varbūt, ka mēs pa tiem tiekam lejā. Nu, droši vien, ka mēs varam vienkārši, nav jau ko zaudēt, vienkārši jāiet un jāaptā. Jā. Pa vienam. Jā. Pēc atsevišķi turā. Jā, Nu, tā arī sanāk droši vien, jā. Ko tā aizmugur filmē? tevi. Tad sanāk, tad tā powerbank tev tur blakus pieskatnāt, ja? Jā, priklīgi. Uz magnētu viņam. Jā, tas ir saprāt. Nu jā, šitā tam bija. Tu biji šeit tad tomēr? Jā, man liekas, tas bija tā. Nu, labi. Tad mums te nekas neizdevās tev pārsteigt neko. Tas jau nekas, es vienkārši, es jau tev saku, es 100% mēģinātu atvērt pirms cik tiem gadiem tas viss fotografēts un filmēts, un viņi jau to pašu jau var redzēt, kas te ir. Jā. Jā, ja tos kokus nozāģēt, tāds smuks skats būtu. Bet kociņas nevajag zāģēt. Nedomāju, ka visu šitā te nolīdzina. Nē, nu vajag, lai ir sakopts. Kā, ir jau sakops. Nevar lieliem kokiem galotni zāģēt. Jā, tas ir briesmīgi. Iedomājies egli mūsu šitā. Es, piemēram, savu pagalbā to egli ņemšu un šitā galotni. Iztītos tiešām briesmīgi. Vienkārši. Tas tāpat kā iedomājies Jānim tagad matu, un tu viņam vienkārši šā te, hop, nodod lapu. Tas koks vienkārši, viņš nav miers. Piemēram, tur jautā vienam šitam te, arboristam tiek tas koks zāģē, apzāģē un koki un tādu. Interesanti. Viņš teica, ka, piemēram, bērns arī viņam nevar galotni zāģēt. Cik smuks skats. Jā, te paverās vienkārši. Interesanti, ka arborists, jo arborists, tad tas sanāk, ka tas ir koku kopējs, jo ārdra ir koks. Franču valodā. Nu, jā, bet tā tas arī ir. Šitas ūdens laikam uz to kanāliņu iespējams, ka arī aiziet. Jā, droši vien. Mūsu pīle vairāk nav. Mēs viņu aizbiedējām.
tā diezgan smuks skats no turienes ir. Jā. Jūs jau tur bijāt cauri arī, ja? Jā. Man liekas, šito te tiešām nebija redzējis. Bija droši vien izgājis vienkārši to parku cauri visu. Nu, re. Jo viņam arī Tad tur ne- līdzīgi. Tad pavēlēt mēs tev neatvedām. Nē, kur nu pavēl? Tādu jau skaisti var redzēt 1, 2, 3 vai 1000 reizes. Nu, ot, Viss te jau ir, kārtībā. mēs bijām, var kapiņas apskatīties. Nu ejam. Ejam. Jūs gribat šeit iet? Ā, Es gribēju tādu smuki noiet. Nu, labi. Tas šitais nav smuki? Nu, tā, nu, labi iet. Labi Jā, iet. tur nav jau atkarīgs, ne? Mēs atpakaļceļā nācām to līdzi. Bija arī, mēs toreiz aizbraukuši, es nezinu, kur tas bija Francijā, bet Kročs Edgars bija, mēs tur visi laikam bijām, Edgars, es, Oskars un Alis laikam, un Māris arī. Kas tur bija? Kaut kur mēs bijām aizbraukuši Francijā, un tur bija uz mājas, nu kā arī ir kalni visi, un uz māju jumtiem bija kapi. O, es biju šokā, ka es tur redzu, ko neko Uz tādu. māju jumtiem? Jā, es tev nopietni saku. Tagad, bet tur dzīvo cilvēki un tur bija kapi. Un jumtos kapi, es tev atradīšu bildes, Jā. tad parādīšu. Bonjour! Bonjour. Son Altesse, le roi de Maroc, avec D'Artagnan avec ses moustaches. C'est les Dali. vrais? Salvador Dali. Ah, je suis faux. Jā. Chocolat à la main. Ah, oui, Salvatore Dali. Oui. Et là, c'est Antonio de la... Vous êtes malais? We do speak only English. Apologies. English? Yes, we're from Latvia, Letonia. Ah, habla español? No. Ni hablo español, hablo English, Letonian y Russian. Yeah, Dali. Русский. Je suis full de chocolat à la main. Jā. Chante la chanson en italien. Bella ciao, bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Super. Entièrement, hein. Yeah. Vous faites la visite? Jā. Ah, il y a l'église en bas, hein? Yeah. Jā. Yeah. Faire, Avec mon papy, eh ben, on a fabriqué tout ça. yeah. Et you speak English. Yeah. Yeah. Au revoir. Bienvenue en France. Et vive la Jā. frontière. Arī beidz. Ciao. Ciao. Čau. Allez, on chante. Ah, tur ir kapiņa. Ko? Tur? Vispirms aizies tur. Ā, tad- Pēc tam. Jā. Okay. Jack médecin. Jā. Viņš kaut ko vērsās no filmas. Jā, monsieur Legard. Nu kā, nu, Tikai balstiņi paši tādi. Monsieur Legard. Belačau. viņš kā vispirms atsveicināja kā zaldātie. Nu, gods sardzi. Jā, godas sāds. Un pēc tam es aizpārtu vispār ko Bet tur pašais vectēls, jā, ar Jā. sīko. Te ir, mēs tur aizgājām līdz galam, tur tas lielais klucis. Tur Lielais klucis? Jā, tur pats galvenais guļ šitas te nīcas kaut kādi veseli 2 mēri. Starp citu satiku beidzot mammaņu, jā. Čo? Čau. O, Un mēs esam, kur mēs esam? Mēs Kaut kādos esam- kaposnīcas, jā. kapiņos, jā. Nu. Pirmie meža kapi. Pirmie nīcas meža Geru. kapi, jā. Geru, kapi geru. Kā? Geru, jo tas ir kaskādi geru, un šitie ir kapi geru. Tikai Geru. saprat, jā. Es nezinu. Jā, un te ir mērs šitas Jacques Médecin. Un Jean Médecin. Petkova arī apgādāja. Žana Petko? Zīna Petkova. Zīna. Tikai 32 gadus nodzīvoja. Re, kur jau kādam noņēma informāciju un... Nē, viņa ir informācija, bet tāda ļoti parasti izskatās. Prosta vienkārši zemē iemaukts. Odete. Odete Cesalija Nepasquēra. 1930. līdz 2019. gads. 89 gadi. Diezgan iespaidīgi.
Pagaid, cik Lilijas Fantē tagad ir? 96? Viņa jau ir mirusi. Pagaid, Lila nomira? Labrīt, tu nezināji? Kad viņa nomira? Viņa nomira Ziemassvētkos 28. decembrī. Man neviens nepateica. Pateicu gan. Es liekas, kopējā čatā pateicu. Es biju uz bērēm 31. janvārī. Es tad laikam palaidu garām. Cik viņa nodzīvoja? Viņa ir 27. gadā dzimusi, tātad viņai bija 90... Gandrīz 100. 98, jā. 98 gadi, jā. 38, jā. Varēja noturēties līdz 100, varbūt apēc Nu, skaits. zini, nebija jau baigi prātīgi turēties, jo, ja cilvēkam vairs nav gluži baigi daudz prāta, tad nav jēga turēties. Nav jēga to miesu, tu zini. Jā, ja vēl zini, interesanti, ka tev ir prāts un tu vari visam izsekot līdzi, bet viņa cilvēks atcerās tikai jaunību un to, kas notika 5 vai 3 minūtes atpakaļ, jau ir aizmirsus un atkal viss no jauna jāsāk. Viņa pat ir aizmirsus, ka viņa ir pēdus. Viņa sācījot nav? Ko lūdzu? Viņai sācījot nebija? Laikam acīm redzot, nē. Tur tajā smadzenēs ir notiek tā ateroskleroze tik liela, ka tur arī tie centri ir kaut kā bojāti. Bet viņai liekas, es neesmu ēdusi, un tā, ka viņai atkal dod tā kā paēst, viņa paņem vienu karotīti, ne, viņa vairāk negrib. Tāpēc, ka sāc sajūta tomēr ir, bet tas, ka viņa neatcerās, ka ir ēdusi, vai kaut ko vispār teikusi vai darījusi, kaut ko... Nu, tā viņš ir. Jā. Mēs ar Jantiku pirmīt bijām un, jā, redzi, šitas izrādās ir Nicas pilsētas mērs. Kurš no viņiem visiem? Abi divi viņi bija mēri. Žans un Žaks Medicine. Marē de la Denis. Nu labi. Galvenais uzvārds ir Medicine. Jā. Līdzīgi kā angļu valodā zāles. Medicine. Redz, sieva tam Žanam, tā ir Amēlija Medici. Un redzi, tie viņam vecāki Ženevieva, Asemā, Kāda vecāka? Medici, reku... Tie ir bērni. Vai bērni? Nē, pagaidi. Tas ir 1934. Pagaidi. 2016. Jā, pareizi. Ok. Un Henrijs. Jā, tieši tā. Jā, bet 2016. gads. No, tā anta ilgāk nodzīvoja. Nu, labi. Tas, tāpat, jebkurā ziņā viņi ilgi dzīvojuši, te viss ir 70 gadu vidēji. Kalnieši. Kalnieši, ja? Jā. Bet tātad viņš nāk no šejienes, ja jau viņš te ir apglabāts. Viņš nāk no šīs vietas. Jā, no šeit. Tur ir aiz tā mūra. Vēl 3 līmeņi aiziet uz leju. Kas kādas veidā kapi Te arī? riktīgi kapi. Te var taisīt riktīgos kapasvēkus. Te ir normāli tusiņi. Tas nu ko? Un te, pasies, te uzliek aparatūru, te var koncertus taisīt. Te mierīgi kapsvētas var uztaisīt. Jāni, tu tikai par darbu domā. Nē, koncerti nav, tas jau nav darbs. Tas Izbaudīšana. ir Saproti, prieki. gotu stilā, vampīru stilā te var atnākt patusēt normāli. Var visādā tērpos. Jā. Un kāda beida? Nu tā, tas ir stīva palikusi. Bet tas ir, tā ir droši vien viņa beida, tas ir Džeks. Nu jā, viņa Tas skumj. ir Marcels Governatori. Nu jā. Guvernatori. Viņa skumst, kaut gan viņai palika daži miljoni. Neizkoms, draudzīt, viss būs labi. Nu jā, nu labi. Un starp citu ļoti interesants, kas ir frančiem raksturīgs ar kapiem rekur. Viņiem ir tā kā kapeņu kambarītis arī. Jā, kad tu ieeji, un viņiem tur ir
Kambarītis. Nu, jau ir slīd, zikā. Nu, jā. Nu, es domāju, ka tas ir tā kā altārītis. Nu, jā. Nav tā, jā. Jā. Bet tur ir familijas altārītis kaut Jā, te kāds. ir šitie šās būdiņas lielākoties ir familija. Nu, skaidrs, jā. Kur tā teikt, nolūkies pa saviem sensīšiem. Kuri sen jau ir pārdzimuši tavos bērnos, no mazbērnos. Eko, te ir glējas. Es nedomāju, ka es pārciņu savus mazbērnus. Es droši vien izvēlētos nākamo vietu, kur esmu bagātāks. Nu, tad tu redzēsi. Bet tu jau tagad neatceries, kas tu biji pirms tam. Tā jau arī svarīgi. Es jau tagad dzīvoju. Nu, jā, tā viņš ir. Smuki kā jau, ne? Tur paskaties, tur beigais skapis. Tur skapis. Skapis vienkārši. Tas ir tā kā... Un tur tās urnas droši vien ir Jā, iekšā. urnas, jā. Kādas urnas tu vienkārši var vaļā un tur šokolāde kaut kur gaņem ir. Nu, Arvīd. Šokolāde un šitas te, un mēriņš arī Jā, tur. nu, jā. Kortelīts. Tu vienkārši var vaļā katru dienu, tad tev tur šokolāde. Kāda skulptūra tur Kaut kas pie cits. Jā. kapā. Interesanti šitā. Nu kā, nu šitie te, nu, krieviem savukārt ir tā tradīcija, ka viņi iet uz kapiem un tad viņi tur visi ēd un dzer, nu, kapos, nu, un piemin savus senčus, nu. Tas ir daudzās tautās. Jā, es nezinu, ko francūži dara tajās savās būdiņās te, bet... Labs jautājums. Nu, kas mēs tagad Nu, kā mēs tagad darām? Tagad ejam... Ejam augšā un ejam. Nu, te bija tas variants, Te var iziet te ka cauri viņiem? tur, Nezinu. tur aiz, nu, uz to pusi sākās tāda, tā kā arī serpentīna tipa tāds gājēja celiņš. Bet te gadījumā nevar caur turien tikt ārā? Varbūt, bet uz Iespējams. baznīcu mēs neiesim, jā? Nu, neejam uz baznīcu. Tur ir smuka baznīca? Mēs pat iekšā netikām, jo tur ciet. bija cieta baznīca. Nu, varbūt, ka Kā viņi man tagad ir darīt? Man vaļā. izskriet cauri, pasīties varam iziet? Nu, ejam, tad ejam viss reizē. Žozefīna izlika aiz kapa pieminekļa. Jā, nezinu, kāpēc. Jā. Nu, droši vien. Nebija pelnījusi iemesls, ko nu. labāku. Droši vien bija iemesls. Jā. Reku, tev, Arvīd, reku, ja ūdeni vajag. Tas ir svētais ūdens. Varbūt tu šampanietis nāk. Nē, Es atceros... Šitais man, zin kā, vienkārši, nu tā kā, es saprotu, nu, visu cieņu cilvēku, viņš ir aizgājis projām, bet nu no Facebook kaut kādu bildi paņēma. Jā, Nu, šitāds bildes likt, tas... Nu, tas man liekas bišķīt smieklīgi, un vēl pēc tam saules brillēm neielikt. Nu, varēja taču Nē, atrast bet zin kā, tiem ģimenes locekļiem, kas to Jā. bildi ieliek, viņš ir tādā atmiņā, vienkārši, nu tāds. Tādā Nu ziņā. tāpēc es domāju, tas ir personīgi tā. Nu, Es atceros šo filmu, Arvīds droši vien, ka nav redzējis, bet tu varbūt atceries, ir kāds romantisks soliņš. Kā Belmondo filmu, man liekas, ka viņi sauc Briesmonis. Un tagad tas Belmondo, Tu zini, tas ir 15. Ilgi. tas Belmondo vienmēr sakot ar savu šito te, nu, mīļāko, vienmēr sakot, viņš ar mīļāko dodās, viņi tur bija, vienmēr sakot, viens bija aktieris, a otrs bija riktīgs tāds, nu, džeks ar muskuļiem un tāds, nu, tāds izsitais tāds, nu, tāds savu. Jā. Un Belmondo tēloja abus divus. Viens bija tāds, nu, tipa gejs, a otrs bija tāds riktīgais, nu, mužiks. Nu, lūk, un tagad tas riktīgais džeks, tas savāc vienu mīļāko, vienu tādu, diezgan tādu meiteni. Tā vai tik nebija kardināli, es neatceros. Nav bija kardināli. Un viņš dodās uz tiem apartamentiem, kur dzīvo tas gejs, tas rozā. Jā. Viņš tagad ierodās un tur baigi apartamentu, tur viss tādās pasteļtoņos un mēļos jā, tur cietiem. Un baigi, un tur gulta, un tur buduārs, un tur, nu baigi apartamenti un tā. Un tagad viņš piedāvā tai meitenei, nu, kaut kādu šampanieti varbūt, tā. Un tad viņš domā, kur tu
Zini kā, viņš tēlo, ka tie ir viņa apartamenti. Jā. Un tagad viņas tā skraida riņķī un tā šitā. Netīšām atvērt krānu, izrādās pa krānu tā šampani. Super bildi. Šitā arī ir jāredz. Kuru gadu tā ir kaut kāds viņas tā? Nē, tā ir kaut kāda Tev var 70, redzēt 80 gadu. Tev var iziet augšā, jā? Varbūt būs jāiet atpakaļ. Nevar zināt. Nē, kāpēc? Tur ir trepsokļi. Arī Te nevar labi, zināt. jā. Varbūt var nākties iet atpakaļ. Skapīši. Interesanti. Tur var iziet, jā? Vēl līkums viens, nezinu. Jā, laikam var. Ok. Var iziet, jā? Jā. Staigā tā panorāma, pilnīgi tā veldzē aci. Tā perspektīva.